Esiet visi sveicināti mūsu kunga Jēzus Kristus vārdā. Patiesi prieks pamosties, patiesi prieks dzīvot, patiesi prieks ticēt, ka Dievs ir labs un viņa žēlastība paliek mūžīgi. Un lai šī Dieva žēlastība mūs pavada cauri šai dienai, lai tā mūs pavada arī, lai mēs domājam par visu šo dzīvi, mēs savu ticības ceļu varam aiziet līdz galam. Un Dieva vārdā stāv rakstīts, lielāks ir tas, kas ir mūsos, nekā tas, kas ir pasaulē. Un ja Kristus ir ar mums, kas būs pret mums? Zemosimies viņu priekšā, tuvosimies viņam. Lūksim, lai viņš nāk un katru vienu stiprina ticībā, kam ir vajadzīgs īpaši stiprinājums, iedrošinājums, kam ir vajadzīgs ticības, varbūt tāds spēriens vai grūdiens vai izrāviens, lai katrs viens tiek pēc tā ticības mēra, ko Dievs ir viņam devis. Lai katrs varam saņemt, ko Dievs ir paredzējis. Lūksim. Kungs Jēzu Kristu, Tu, kas esi nemainīgs mūžīgi, kam ir visa vara debesīs un ir zemes, kas esi kungs pār visiem kungiem, kam ir nāvs un ēles atslēgas dots, kas esi mīris un augšām cēlies un paaugstināts pie Dieva labās rokas, kas valda mūžīgi. Mēs lūdzam, Tēvs, lai Tava valstība nāk, kungs, mūsu vidū. Mēs lūdzam, lai Tavs prāts notiek mūsu dzīvēs. Mēs lūdzam, debes Tēvs, lai Tu nāc un piepildi vispirms jau šo fizisko telpu un arī garīgo telpu, arī mūsu katru vienu tādu mājokli, Tavs svētais gars mājo. Mēs šajā brīdī, Tēvs, noliekam visu lieko, greizo, nepareizo, grēcīgo Tavā priekšā. Mēs atzīstamies, kungs, un lūdzam, lai Tu to nomazgā, lai Tu to paņem nost, lai Tu to piedod. Jēzus izliek asīm dēļ, katru neticību, katru šaubu, kungs, katru nepareizi, kungs, izpratni, varbūt par Tavu vārdu vai pieņēmumu, bet pār visam, kungs, mēs lūdzam, atklāj Tu mums savu vārdu patiesību. Ļauj, lai Tavs vārds kļūst par mūsu kājas pīdekli dienas, kungs, ka mēs zinātu, kungs, kas ir rakstīts, ka mēs zinātu, kungs, kā to pareizi saprast, ka mēs pazītu, Tēvs, Tavu gribu, kungs, un Tavu sirdi, un ka mūsu ausis un acis būtu atvērts, kungs, Tavu gara vadībai, kungs, pēc Tavu labā prāta. Paldies Tev, Tēvs, ka Tu mājo savus bērnos, un arī šajā vietā, kungs, mēs lūdzam, tas, ko Tu esi paredzējis šajā dienā priekš, katru no mums, ka mēs to spējam ieraudzīt, satvērt, izdzīvot, kungs, ka mēs katrs viens varam tikt stiprināt, kungs, savā ticībā, kungs, paļāvībā uz Tavu vārdu, mīlestībā, kungs, uz Tevi, mīlestībā cits uz citu. Bet šī brīdī, kungs, es lūdzu, paņem mūs katru nastu, katru sāpu, kungs, katru šaubu, katru nespēku, kungs, katru vienu lietu, kas mūs nospiež, varbūt, kas ir atņēmusi prieku vai spēku, ka mēs to visu liekam, kungs, pie Tavām kājām. Un tā pašā laikā atveram savu sirdi Tev, kungs, lai Tu to piepildītu ar savu prieku, ar savu mieru, ar ticību, ar paļāvību, ar Tavu vārdu, kungs. Un mēs lūdzam, Tēvs, lai tiešām Tavs prāts notiek mūsu dzīvēs. Svētī, kungs, šo dievkalpojumu, apsargā mūsu dzīvību un veselību. Svētī, kungs, arī to sadraudzību. Pēc šī dievkalpojuma kopīgi baudīsim, kungs. Dod, Tēvs, arī, kad mēs varam viens otru labāk iepazīt, Tēvs, ka mēs arī varam viens otru sadzirdēt, Tēvs, uzklausīt, kungs, un pieņemt. Dod mums vienprātību un vienotību svētajā garā. Kungs, kad mūsu vidū nevalda šķelšanās, kungs, bet pār visām Tavs miers un Tavu žēlastību. Es Tev pateicos, kungs, par Tavu draugu. Es lūdzu, lai Tu to kopu labā un veido. Līdz tam brīdim, kungs, ka tā būs gatava, lai Tu to ņemtu pie sevis. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Šajā brīdī mēs sveiksim viens otru. Ir iespēja iecelties, paskatīties uz mazajiem, uz lielajiem, uz tiem, kas ir balkonā. Un pēc īsa brīža ieklausīsimies Dievā. Es lasīšu 32. psalmu, svētceļnieka dziesma, 132. psalms.
Piemini, kungs, Dāvidu un visas viņa ciešanas. Viņu, kas zvērēja tam kungam un solījās Jēkaba varenajam, tiešām es neiešu savus telts mītnē, es nekāpšu savus gultas cisās, es neatvēlēšu savām acīm miegu un neļaušu snaust saviem acu plakstiem, līdz kamēr nebūšu atradus vietu tam kungam, mājokli Jēkaba varenajam. Redzi, mēs dzirdējām par to Efratā, mēs to atradām Jāra laukos. Iesim viņu miteklī un zemosimies viņu kāju pameslu priekšā. Nāc, kungs, savādusis vietā tu un tavs godības šķirsts. Tavi priesteri, lai tēpjas taisnībā un lai gavilētam svētiem. Savu kalpu Dāvida dēļ nenoraidi savu svaidītā vaigu. Tas kungs ir devis Dāvidam patiesu zvērstu, no tā viņš neatkāpsies. No tavas miesas augiem vienu es celšu uz tavu troņu. Ja tavi dēli turēs manu devību un manas liecības, ko es tiem mācīšu, tad arī viņa dēli sēdēs mūžīgi uz tavu troņu. Jo tas kungs ir izraudzījis Ciānu, tur viņš grib mājot. Tā ir mana dusmas vieta uz visiem laikiem. Te es mājošu, jo tā es vēlos. Svētīdams es svētīšu Ciānas barību, tās nabagus es pāēdināšu ar maizi. Es apģērbšu tās priesteres ar pestīšanu un gavilēs tās svētiem. Tur es uzcelšu Dāvidam radu. Es savam svaidītajam sagādāšu spīdekli. Viņa ienaidniekus es apģērbšu ar kaunu, bet viņa galvā mirdzēs viņa valdnieka kronis. Un 133. Dāvida svētceļnieku dziesma. Redzi, cik jauki un cik mīļi, kad brāļi kopā dzīvo vienprātīgi. Tas ir kā dārga eļļa, kas pil no galvas bārdā, Ārona bārdā un notek uz viņu drēbi vīlēm. Tas ir kā Hermona ras, kas nokrīt uz Ciānas kalniem, jo tur tas kungs ir apsolījis svētību un dzīvību mūžīgi. Amen. Varam pateikties tam kungam, kas vēlās. Debes Tēvs, paldies Tev par šo jauno žēlstības rītu, ko Tu mums esi devis, un paldies, ka varam būt Tavā namā kopā ar brāļiem un māsām, Tēvs, lai Tev slavētu, lai Tev pielūgtu un lai no Tava vārda mācītos, Debes Tēvs. Un pat ja arī šodien liekas, ka varbūt neesam tik daudz kā ierasts, tad Debes Tēvs, Tu zini tos iemeslus, vai tā ir slimība, vai tas ir augstumā nevar piedarbināt mašīnu, vai kas cits, Debes Tēvs, bet pāri visām šīm ikdienišķām lietām redzam, ka Tu esi tas, kas uzrunā sirdi un garu, Tēvs, un ka Tu ielēji savu prieku savos bērnos, Debes Tēvs. Es klāt arī Dāvidam, vēlāk, kad viņš runās no Tava vārda, kungs, tas, ko Tu vēlies katram vienam pateikt, ka tas tiek pasacīts, Debes Tēvs. Paldies Tev par visu, un lūdzam arī Tavu svētību šai dienā. Āmen. Jā, arī es, Debes Tēvs, gribu pateikties par šo dienu, kungs, ka esi mums katru vienu aicinājis, kad tie, kas esam šeit, ka mums sirds deg Tev, un tās deg arvien košāk, gaišāk un spēcīgāk, kungs, kad šī gaisma apņem un pārņem arī citus, kungs, tiešām pateicos par Tavu namu, par Tavu draudzi, par brāļiem māsām, kas nāk vienā miesā, vienā garā, kungs, un šo piepildu mūs un pārņem ar savu mīlestību, ar savu žēlastību un ar savu spēku, kungs, kad no šīs vietas izejam izmainīti, kad neesam tādi paši, kādi atnākuši. Šiem svētī mācītāju Dāvidu to vārdu, ko viņš teiks, svētī katru lūdzēju, katru dziedātāju, katru liecības teicēju, kungs, un lai katru vienu dziesmu vārdu, lūkšanu, Tavs vārds tiek pagodināts, un lai visu pilnīgi pateicību, gods un slavu Tev vienīgajam, Jēzus Kristus. Āmen. Jā, godības ķēniņ, paldies Tev, Tēvs, arī par šo žēlstības rītu, Tēvs, par šo žēlstības dienu mums katram. Tēvs, paldies, ka manas acis arī ir vērts šajā dienā. Var doties šodien uz draudz, Tēvs, lai godinātu Tevi, pielūgt Tev, Tēvs, dod slavu. Paldies, kungs, kad mūsu ģimenēm, paldies
par manu ģimeni, par sieviņu, par bērniem, Tēvs, svētī Tēvs, mūsu katru vienu Tēvs, šo ceļu pie Tevis, kungs, un paldies, kungs, arī par brāļiem, kas mums apkārt ir šodien, šajā dienā, Tēvs, kas ieradušies. Es lūdzu sveitī un pasargāt tos cilvēkus, kas kādu iemeslu dēļ nav atnākuši uz draudzi, vai laukā ir redzams ļoti augsts, un Tēvs, bet Tu sasili katru sirdi, Tēvs, lai cik augsts būtu laukā, Tēvs. Paldies, kungs, par Tavu mīlestību, par Tavu vadību, Tēvs. Paldies, ka Tu mūs paēdi katru dienu, Tēvs, ar miesīgo maizīti, kas mums vajadzīgs, un arī ar garīgo, Tēvs. Es lūdzu sveitī šo dienu arī mūsu brālim, mūsu mācītājiem, šo vārdu, ko viņš teiks, kungs. Sveitī šīs slavas dziesmas, ko nesīsim, Tēvs, ar savām sirdīm Tev, kungs. Sveitī katru vienu, Tēvs. Šodien un šeit ar visu sirdi un dvēseli, Tēvs. Tevis atnāks. Jēzus Kristus vārdā. Jā, Tēvs, es Tev pateicos. Es Tev pateicos, ka Tu mūs atkal pacēl uz sevi, mūsu sirdis, mūsu skatu uz Tevi, Tēvs. Pēc augļiem mums būs pateikt, jā. Pēc mūsu augļiem mūs var atpazīt mums. Paldies Tev, paldies Tev, paldies Tev, paldies, ka Tu atkal atgriez mūs pie sevis, jo pēc mīlestības Tēvs mūsu starpā mūs būs atpazīt. Un Tu tajā mums iedod, un Tu māci, Tu mūs nes tajā, Tēvs. Jo mīlestība pārklāja mūsu grēku daudz un mūsu kļūdas, Tēvs, ka mēs tiešām nekļūstam bez Tevis, un bez Tevis mēs neko nevaram. Un kur nav mīlestība, tur nav Tevis. Ka Tu atkal un atkal mums tā griezt atpakaļ pie sevis. Ka Tu mūs māci, ka Tu mūs slīpē tādu kārtīgā ģimenē, tas pienāks. Un pār visam Tēvs Tavu mīlestību, Tavu vienotību. Es tiešām lūdzu par katru vienu sirdi, ka mēs tā satveram, ka mēs ēdam Tavu garīgo barību, Tēvs, ar lielu kāju, kas mums nekad neatstās tāds, kādi mēs esam bijuši, ka mēs mājās atgriezīsimies piepildīt ar Tavu mīlestību gaisu. Ka tā pārlējās, jo Tu vienmēr būt vairāk, kā mēs lūdzam un ceram. Paldies Tev, paldies Tev. Debes Tēvs, paldies par to Tavu vārdu, ko varam lasīt un mācīties. Paldies, ka Tu atgādini mums, ka Tu esi visu centrā, lai mūsu skats, mūsu acis, mūsu sirds tiek vērsts uz Tevi, kungs. Tad Tu mūs atkal, kungs, vārdu virzi veido pēc Tavu prāta. Es aizlūdzu, kungs, lai Tavs gars mājo mūsos, kungs, lai Tavs miers ienāk mūsos. Lai mūsu sirds, kungs, norīstās Tavā priekšā, ka mēs varam tiešām pazemoties, kungs, zem Tavas varenās rokas un zināt, kungs, ka Tu dari daudz vairāk par visu, ko mēs saprotam, lūdzam. Palīdz, kungs, lai katra būtu kādā nedrošībā, nemierā vai nespēkā, kungs. Mēs varam ieraudzīt, kungs, Tavu drošību, Tavu palīdzību un Tavu spēku, kungs. Kā rakstīts, ka mūsu nespēkā Tavs spēks var parādīties, kungs. Es lūdzu, debes Tēvs, lai Tu svētī brāļus un māsas. Mēs arī šodien lasam, kungs, par Tavu vārdu, lai Tavu gaismu, Tavu patiesību mūs apgaismo, ka tā mūsu sirds izmaina, ka mēs esam gan vārdu klausītāji, kungs, gan arī vārdu darītāji. Ar visam Tēvs, lai Tev ir gods, slavu un pateicību. Svētī savu draugu, svētī šo pilsētu, kungs, svētī šo zemi, kurā mēs dzīvojam, Tēvs. Svētī, kungs, lai mūsu ticība nemazinās, lai tā neizdziest, bet ka mēs cits citu, kungs, varam pamudināt, Tēvs, Tev tuvoties, Tev pielūgt, kungs, un būt dedzīgiem, kungs, Tavu vārdu darīšanā, Tēvs, savā dzīvē. Svētī, kungs, lai caur katru no mums, Tēvs, Tavs labais prāts var piepildīties. Savieno, kungs, mūsu vienprātībā, vienotībā,
savieno debes Tēvs mūs arī mīlestībā. Palīdz mums to pasargāt. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Jā. Dieva vārdā ir šādi vārdi, ko es gribu nolasīt. Tavs tronis, Dievs, paliek mūžu mūžos, un taisnības zizlis ir viņa valdnieka varas zizlis. Tu esi mīlējis taisnību un ienīdis netaisnību, tāpēc Dievs, tavs Dievs, ir svaidījis tevi ar prieka eļļu vairāk par taviem biedriem. Tavs tronis, Dievs, Dieva tronis šodien ir, viņš bija un arī būs. Mūsu kungs un ķēniņš, un viņš arī dod mums prieku, reizēm, kad nav tas prieks, bet mēs lūdzam šo prieku eļļu svaidi savus bērnus, ka mēs varam priecāties, mēs varam pateikties, un viens no veidiem, protams, ir slavēšana. Un lai tiešām nākot viņu tūmā, mēs spējam atdot varbūt to, kas šorīt manā sirdī rada nemieru, vai kāds pārdomas, vai raizes, kad es Dievs atdodu to tev. Nevis ārpus, bet Dievs, tu redzi manu sirdi, es vēlos tev to atdot, kungs. Piepildi, ielai savu prieku, kungs, ielai savu dziedināšanu, savu žēlastību un atbrīvošanu arī, kam tā ir vajadzīga. Un dziedināšanu arī pār visam. Jā, lai tas kungs mūs iepriecina, mēs droši drīkstam celties un slavēt mūsu kungu Jēzu Kristu. Tavs
labs un viņa žēlastība paliek mūžīgi. Tas kungs ir labs, jā, vienmēr labs. Mēs dziedam aleluja, tas kungs ir labs. Aleluja, tā žēlastība nebeidzas. Aleluja, viņš mani neatstās. Viss, ko viņš saka, piepildās. Tas kungs ir liels un viņa lielos darbus manas lūpas teic. Tas kungs ir liels, jā, viņš ir liels. Tas kungs ir liels un viņa lielos darbus manas lūpas teic. Tas kungs ir liels, jā, viņš ir liels. Mēs dziedam aleluja, tas kungs ir labs. Aleluja, tā žēlastība nebeidzas. Aleluja, viņš mani neatstās. Viss, ko viņš saka, piepildās. Tas kungs man saks uz saviem spārniem katru dienu, viņš mani nes. Tas kungs man saks, jā, viņš man saks. Tas kungs man saks uz saviem spārniem katru dienu, viņš mani nes. Tas kungs man saks, jā, viņš man saks. Mēs dziedam aleluja, tas kungs ir labs. Aleluja, tā žēlastība nebeidzas. Aleluja, viņš mani neatstās. Viss, ko viņš saka, piepildās. Aleluja, tas kungs ir labs. Aleluja, tā žēlastība nebeidzas. Aleluja, viņš mani neatstās. Viss, ko viņš saka, piepildās. Viss, ko viņš saka, piepildās. Viss, ko viņš saka, piepildās. Aleluja. Jā, Tēvs, tas, ko tu saki, tas ir jā, mānā, kungs, un paldies, ka tu esi uzticams. Jā, kungs, un ka tavu apsolījumu piepildās mūsu dzīvē, ka tavu apsolījumu piepildās mūsu tuvinieku, mūsu radinieku, mūsu kolēģi dzīvēs, kungs, jā. Paldies, ka tavs vārds ir tas, kas stiprina mūs. Un mēs vēlamies to joprojām slavēt un teikt. Tavu vārdu slavēju, mans kungs, tevi godinu, mans kungs, jo tavs vārds ir svēts un varens esi tu. Tavu
slavu, gods un pateicība Tev. Amen. Labi dziedāt mūsu kungam par to, cik ļoti viņš mūs ir katru mīlējis, meklējis, un joprojām viņš mīl un meklē. Viņš joprojām mūs velk pie sevis. Un es gribu teikt, kā Dieva vārdā stāv rakstīts, pieeja bez bailēm pie žēlastības troņa, lai saņemtu apžēlošanu, lai saņemtu pestīšanu īstā brīdī. Šodien arī dziedot, es tā pacēlu acis savus augšus, un tur rakstīts man žēlastību dāvāt. Un citreiz mēs, kad esam saņēmuši žēlastību, mēs tādā ticībā esam iesākuši, bet tad darbos mēģinām turpināt. Un tad ir kaut kas nojūk un notrūk, tad mums liekas, mēs žēlastību esam zaudējuši. Un nevaram vairs, kā saka, smaidīt vai priecāties vai tuvoties tam kungam. Bet tu žēlastību nevar pazaudēt. Jo žēlastība ir Jēzu Kristu. Žēlastība nav tavos darbos, žēlastība nav manos darbos, ir Kristu. Tāpēc mēs varam viņam tuvoties. Tik tiešām, ja tas kungs nav neuzceļ, tad mēs vēl tagad to strādājam. Tāpatās, ja tas kungs mūs atkal un atkal, tā saka, ar savu žēlastību neapņem un nepiepilda, tad paiet varbūt gads un divi, un cilvēkam liekas, visus es pestīšanu pazaudējis. Es pestīšanu pazaudējis. Bet tā ir Dieva žēlastība. Un Dieva žēlastība ir jauna. Mēs varam nākt pie viņu un teikt, kungs, izmeklē mans sirdi, izmeklē mans prātu, izmeklē mans domas. Un lūko, lai es neesmu uz ļaunu ceļu, un tad vādē atkal man par šo taisnības ceļu. Kungs, piedod, ja man sirds vai ticība sāk kādā brīdī atzist, uzpūt, kungs, atkal no jauna šo ticības liesmu. Piedod, kungs, ja kādā brīdī es ar pasauli sāku saukt kopā vai ielaist to pa daudz savā sirdī. Nāc, kungs, ar savu tuvumu, ar savām asinīm tīri, šķīsti atjauno. Dod atkal šo dzirksti, kungs, ka varu degt tavam godam un slavai. Citreiz mums varbūt tās paiet kāds brīdis, un mēs saprotam, ir tik grūti piedot, vai ir tik grūti mīlēt kādu cilvēku. Tad arī mēs varam teikt, kungs, lai tava mīlestība manī kā tādā traukā ienāk iekšā, kungs, un dziedina katru plaisu, dziedina katru caurumu ar savu žēlastību, ar savu mīlestību, lai tavu mīlestību tur paliek. Kādreiz varbūt tās liekas ir mūsu vārdi vai mūsu attieksme, un paliek pārāk asa, pārāk tieša vai pārāk skarba. Un arī tajos brīžos mēs varam teikt, kungs, atkal man ir vajadzīga tavu žēlistību. Ienāc, kungs, manī to ar savu tuvumu, kungs. Tad, kad es vēru savu muti vaļā, kungs, tad cilvēki Jēzu var piedzīvot un Jēzu var redzēt. Viņi neredz asumu vai skarbumu. Es ticu, ka mums atkal un atkal dienu no dienas ir vajadzīga šī Dieva žēlastība. Kad viņš mūs atkal audzina, veido, māca, kādā dzīves jomā viņam uzticēties, viņam paļauties, piedzīvot viņa žēlastību, kungs jau sevi, un tad kļūt par tādiem traukiem, kas nes atkal viņu doto žēlastību tālāk citiem cilvēkiem. Tāds ir mūsu Dievs, viņš saka, nāc pie manis. Un vien brīžam varbūt tāds brīžs dzīvē, ka liekas, lai nu kur, bet pie Dieva es nevaru iet. Kā tādam pazudušam dēlam liekas, kur nu vēl vairāk? Kur nu vēl vairāk? Es esmu visu pazaudējis, visu izšķēris. Es esmu tēvu negodā līdzis. Es esmu saņēmis to, kas bija tēvam, par dzīvam esot un to iztērējis. Bet tēvs sirds joprojām ir apvērt, viņš saka, nāc tēvu mājās. Nāc tēvu mājās. Varbūt cilvēcīgi lieka žēlastība vairs nav, bet es ticu, ka Dievam žēlastība ir daudz lielāka nekā tās mēs spējam viens otram to parādīt vai dot. Tāds ir mūsu Dievs. Tāds ir mūsu Dievs.
Tāpēc nebaidies pie viņa nākt. Un ļauj, lai viņa mīlestība ir tā, kas atjauno, kas piepilna, kas dziedina, kas atkal no jauna. Ļauj acīm iemirdzēties, sirdī iepukstēties un nes šo Kristus lielo žēlastību un mīlestību cilvēkiem un kaut tā. Šajā brīdī ziņojumi, pēc īsta brīža mums būs liecības. Man ir prieks arī redzēt, kad aucinieku pusiņš ir ieradies. Mēs jau vienbrīd nobažījāmies, varbūt nevar pielaist, un Juris jau dēls lūdzu par tiem, varbūt, kas nevar pielaist, un mēs zinām, ka svētdienas skola, tad līdz ar to būs bērniem. Tiešām prieks un pateicība arī bērni, par jums, ka esat klāt, un bērniem varēs baudīt arī svētdienas skolu. Un pēc dievkalpojuma ir iespēja palikt arī ilgāk. Sveiksim mēs jubilārus. Kādam varbūt jau šodien ir tā grūtāk koncentrēties. Es tā redzu, ka vairums ir tuvāk tām aizmugurējām durvīm nosēduši. Tur ir tā frikadeļu zupas smarža, kas ir uzjumta katru reizi, kad drusku tiek pavaļināts. Bet noteikti viss būs, viss paspēsiet. Un sveiksim arī jubilārus, priecāsimies, aizlūksim ar viņiem. Un tie, kas mīl kūks, tiem būs kūks, kas gribēs sāļu, būs frikadeļu zupa. Es domāju, Dievs par visiem parūpēsies un iepriecinās. Pār visam arī tas, ka mēs varam būt sadraudzībā, viens otru varbūt ieraudzīt, kāds parunāties, iepazīties, aizlūgt arī par jubilāriem. Tā, cits stiprināt ticībā. Nākamā nedēļa ir arī daudz svētki, daudz lielu svētki. Mana ģimene arī, man sieviņiem, bērniņiem būs dzīvšanas diena, bet ne par to jau, tur jau viss tiek domāts un tā. Būs arī lūkšana vakars, 29. 18.30. Procēnu Baptistu draudzē būs draudz lūkšana vakars. Tad arī esam mēs mīļi aicināti mūsu draudzes tēma, par ko esam aicināti lūgt, ir mūsu Latvija, kā valsts, mūsu valsts un tās vadītāji. Kāds vēlās? Tiešām ir iespēja pārstāvēt arī savas Baptistu draudzi ar aizlūkšanu, kopīgajās lūkšanās, kas būs procēnos. Tad droši arī var dot man ziņu, arī pieteikties. Bet arī viens ir aicināts tur būt. Un ceturtdien būs arī vīru lūkšanas 6:45 šeit draudzē. Prieks par vīriem, kas mostās agri no rīta un nāk, lai Dievu lūgt. Mēs tiekamies mazajā telpiņā virtuvītē, bet vietas ir diezgan, ja kāds vēlās, droši var pievienoties. Tā, šī brīdī ziņojumos viss. Mēs dziesmai skanot esam aicināti arī kalpot ar ziedojumu. Dievs svētī katru vienu, gan lūdzēju, gan arī ziedotāju, kas atbalsta šī kalpošana var turpināties. Evaņģēlijas var tikt sludināti šajā vietā. Lūksim ar, lai Dievs dod gudrību, ka tās finanses tiek izmantotas produktīvi godam viņa kalpošanas darbam. Pēc ziedojumiem tad arī liecības un aizlūkšanas. Es gribu sekot tik Jēzu Kristu.
tam priekšā, jo sakot Jēzus un klausies. Kas tavā dzīvē ir Jēzus Kristus, kas tavā dzīvē ir Jēzus Kristus, kas tavā dzīvē ir Jēzus Kristus, vai esi gatavs sekot tam, vai esi gatavs sekot tam, vai esi gatavs sekot tam. Es aicinu bērnus un skolotājus priekšā. Sākumā bija tā sajūta, ka draudzē varbūt ir tāda pustukša, bet tagad ir tā sajūta, ka drīz būs pilna pavisam. Rītās vēl nāks, vai skolotāji arī? Skolotājs arī nāks. Nevajagās nākt priekšā. Izskats, kad būs puišu komanda un pāris meitenes. Tā 3. Tad būs labi. Mēs aizlūksim Dievu par bērniem. Teiksim Jēzu Kristu, kas dara daudz brīnumu darbus. Es lūdzu Tēvs atklājies katram vienam no šiem bērniem. Apsargā viņas sirdi, kungs, no tās rosās dzīvība. Es lūdzu Tēvs, lai tu apsargā viņu domas, Tēvs viņu skatu, atceļ uz Kristu un ļauj viņiem piedzīvot Tēvs ar savā bērnībā. Kā viņi var iemīlēt Tevi, ieraudzīt Tavus darbus, kungs, sadzirdēt, kā Tu viņus vēlies vadīt, sargāt un veidot pa dzīvības ceļu. Es svētī skolotājus, kungs, svētī arī mūs šeit palikušos. Visi sakām, Jēzus vārdā. Amen. Nu tad, kurš pirmais? Izdevības skolotājām. Es abrīnos, es nedēļu skolotājus. Viena lieta ir runāt, kad visi uzmanīgi sēž un klausās, un varbūt tikai par ētām kāds iestāvšās. Bet pa visam, kas cits ir runāt, kad jau visi skraida apkārt, brīžām varbūt ir jūti nomierināt, un vēl skaļi runā pretī. Man reizēm ir bijis tā, kad es sludinu tādā citā draudzē, un man runā pretī, un likāt, man citreiz vajag grūti koncentrēt. Bet svētdienas skolotājiem tā ir ikdiena, tāpēc paturēsim lūkšanās. Man liekas, tur jābūt tiešām ļoti apdāvinātiem cilvēkiem, kas tā to vētru var nomierināt un pateikt to pašu svarīgāko vienkāršā veidā, ka tik bērni sadzird un sākmēr paši. Jā. Šajā dienā es vēlos kopīgi ar jums lasīt no Mateja evaņģēlija 3. nodaļas un arī no 4. nodaļas būs. Es sākot ar Mateja evaņģēlija 3. nodaļas 11. pāntu. Tas būs ar Jēzus kalpošanas sākumu. Jākārt bībeles varam sekot līdzi. Mateja evaņģēlija 3. nodaļa sākot ar 11. pāntu. Un tie ir Jāņa Kristītāja vārdi. Viņš saka cilvēkiem: es gan jūs kristīju ar ūdeni uz atliešanos no grēkiem, bet tas, kas nāk pēc manis, ir spēcīgāks par mani. Tam es neesmu cienīgs kurpes nest. Viņš jūs kristīs ar svēto garu un uguni. Tam vēteklis rokā, viņš tīrīs savu kloni, viņš sakrās savus kriešus klētī, bet pelavas sadedzinās ar neizdzēšanu uguni. Tanī laikā Jēzus atnāca no Galilejas pie Jāņa Jordānas krastā, lai tiktu viņa kristīts. Bet Jānis tam pretojās un sacīja: man vajadzētu tikt tevis kristītam, un tu nāc pie manis. Bet Jēzus tam atbildēja un sacīja: tam tā jānotiek, jo tā mums vajag piepildīt visu taisnību.
tad viņš to atļāva. Un, kad Jēzus bija kristīts, viņš tūdaļ izkāpa no ūdens un redzi debesis tika atvērtas, un viņš redzēja Dievu garu kā valodu, nolaižamies un uz viņu nākam. Un redzi, balss no debesīm sacīja: šis ir mans mīļais dēls, uz ko man labs prāts. Tad gars Jēzu aizveda tuksnesī, ka tas taptu velna kārdināts. Un kad viņš 40 dienas un 40 naktis bija gavējis, tad tam gribējās ēst. Un kārdinātais piestājās pie viņu un sacīja: ja tu esi Dieva dēls, tad saka, lai šie akmeņi top par maizi. Bet viņš atbildēja un sacīja: stāv rakstīts, cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Tad velns viņu noveda sev līdzi uz svēto pilsētu, uzcēla viņu pašā Dieva nama jumta galā un saka: ja tu esi Dieva dēls, tad nolaidies zemē, jo stāv rakstīts: viņš saviem eņģeļiem par tevi pavēlēs un tie tevi nesīs uz rokām, ka tu savu kāju pie akmens nepiedāvas. Tad Jēzus tam sacīja: atkal stāv rakstīts: Dievu savu kungu tev nebūs kārdināt. Atkal velns to ved sev līdzi uz ļoti augstu kalnu un rāda viņam visas pasaules valstis un viņu godību, un viņam saka: to visu es tev gribu dot, ja tu zemē mezdamies, mani pielūdz. Kad Jēzus viņam saka: atkāpies Sātam, jo stāv rakstīts: tev būs Dievu savu kungu pielūgt un viņam vien kalpot. Tad velns viņu atstāja un redzi, eņģeļi pie viņa piestājās un viņam kalpoja. Debes Tēvs, mēs pateicamies par tavu vārdu, ka varam to lasīt. Es lūdzu, lai šajā brīdī, kungs, tu runā uz katru no mums caur savu garu. Palīdz mums to saprast un uzņemt savā sirdī un savā dzīvē. Lai tas nes augļus, kungs, tev par godu. Jēzus vārdā. Amen. Šodien lasītais stāsts mums parāda Jēzus Kristus kalpošanas sākumu. Tas sākās ar kristībām, pie Jāņa Kristītāja, turpinās, kad Jēzus pats top kristīts, pēc tam velns viņu ved tuksnesī. Un tuksnesī Jēzus pavada Dievu lūdzot, gavējot 40 dienas un 40 naktis. Un arī velns nāk un viņu kārdina. Es ticu, ka arī šajā dienā lasot šo stāstu ir kādas svarīgas lietas, ko mēs katrs varam mācīties un arī paņemt savā dzīvē. Jānis sagatavoja cilvēkus, Jānis Kristītājs sagatavoja cilvēkus tikties ar Jēzu Kristu. Un viņa vēsts bija vienmēr ļoti vienkārši. Viņš teica: atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties. Un pēc tam, ja mēs tā uzmanīgi skatāmies, tad Mateja evaņģēlija sākumā, kad Jānis kristīja cilvēkus, tur ir teikt tādu vārdu: tanīs dienās nāca Jānis Kristītājs, sludināja jūdejas tuksnesī: atgriezieties no grēkiem, jo debesu valstība tuvu klāt pienākusi. Jo šis ir tas, par kuru pravietis Jesaja runāja sacīdams: saucēja balss tuksnesī, sataisiet tā kunga ceļu, dariet līdzenes viņa tekas. Bet Jānis valkāja kamieļu, spalvas drēbes, pāris jostu ar saviem gurniem, viņa barība bija sikseņu un kameļmēdus. Tad viņi izgāja Jeruzalem un visu Jūdeju un visu Jordānas apgabals un tika viņa kristīti Jordānas upē, izsūdzēdami savus grēkus. Bet redzēdams daudz farizēju un saduķēju nākam kristīties, viņš uz tiem sacīja: jūsu odžu dzīvums, kas jums mācīja bēgt no nākamās dusmības, nesiet pienācīgus atgriešanās augļus. Bet neiedomājieties, sacīt mums Ābrahams par tēvu. Es jums saku, Dievs no šiem akmeņiem var radīt Ābrahamam bērnus. Bet sīrus kokiem jau pie saknes pielikts un vienu koku, kas nenes labus augļus, kas tiek nocirsts un iemests ugunī. Viņš saka, es jūs gan kristīju ar ūdeni uz atgriešanos no grēkiem,
bet tas, kas nāk pēc manis, ir spēcīgāks par mani. Tam es neesmu cienīgs, kurpes nest, un viņš jūs kristīs ar svēto garu un ūdeni. Jēzus saka tam vērtiklis rokā, viņš tīrīs savu koloni, viņš sakrās graudus, atsevišķi un pelos sadedzinās neizdziešamā uguni. Kad mēs domājam par Jāņa kristību, kristītāju šo kalpošanu, viņš norāda uz Jēzus Kristu, viņam ir īpašs laiks un vieta kalpošanas šajā sākumā. Viņš aicina cilvēkus domāt par grēku, ieraudzīt grēku savā dzīvē, nožēlot grēku, apņemties savā sirdī, izmainīt savu dzīvi. Un viņš saka, es jūs gan kristīju ar ūdeni uz atgriešanos no grēkiem, bet viņš norāda vēl tālāk uz Jēzu. Viņš saka, bet pēc manis nāks Kristus, un tas jūs kristīs ar svēto garu un uguni. Ja no sākuma cilvēkām ir varbūt šī labā griba, viņš saka, es gribu dzīvot savādāk, un patiesība ir tā, viņš nāk kristīties, un Jānis saka, tad jūs nopietni izdariet šo soli, lai tas nav tā, o citi iet, arī es iešu, vai, liekas, varbūt tur kāda apslēpta svētība, vai kāda reliģiska darbība, ja? Ja citiem vajag, tad es iešu un ņemšu kādu citu vēl līdzi. Bet Jānis saka, lai jūs tā kristība vispirms jau apzināties, ka tā vēd uz satikšanos ar pašu Kristu, un ka tas, ko Kristus izdarīs jums dzīvē, viņš dos svēto garu, ka šī iekšējā apņēmība beigās ar Dieva spēku var tikt apstiprināta, un ka tu vari dzīvot Dievam tēvam par godu. Un kad mēs raugamies uz šo Jēzus kalpošanas sākumu, kad Jēzus nāk pie Jāņa, tad Jānis apjūts, un viņš saka, es nevaru, negribu kristīt, man drīzāk jātiek tevis kristītam. Un tad Jēzus saka, to darīdams, mēs piepildīsim visu taisnību. Un jāpiepilda visu taisnību. Jēzum nebija vajadzīga kristība, lai nomazgātu savus grēkus, vai gribētu dzīvot Dievam tīkamu dzīvi, vai viņam nebija vajadzīgs jauns sākums, viņam nebija iekšēji tāda apņemšanās, tagad, beidzot es tēvam par godu. Pirmie 30 bija tā, Dievu, tagad es došu vaļā Dievam par godu pēdējos 3 gadus. Tāda nebija Jēzum iekšēja apņemšanās. Bet Jēzus nebija ne grēkojis, viņš bija bez vainas. Un būtībā tas, ko cilvēki viņi gāja ūdenī, nomazgāt savus grēkus. Bet raugoties uz Jēzu, Jēzus piepilda visu taisnību. Varētu pat pārfrāzēt un teikt, viņš iet ūdenī uzņemt visus grēkus. Un tas, kas notiek ar Jēzu Kristu iznākot no ūdens, par viņu nāk svētais gars, redzamā, dzirdamā veidā. Un svētais gars kā balodis nolaižās, un Dieva valsts no debesīm apliecina, šis ir mans mīļais dēls, uz to man ir labs prāts. Un kad mēs raugamies uz Jēzu Kristu, tad viena tāda svarīga lieta ir, ka Jēzus ir arī mums tāds kā paraugs. Un tas, kas notiekās ar Jēzu Kristu, kristībā, savā ziņā arī notiekās ar katru no mums, kad mēs no jauna esam atzimuši ūdenī un garā, ka esam kļuvuši par Dievu bērniem, ka esam nožēlojuši savus grēkus, kad liekamies kristīties. Tad tas, kas notiek ar Jēzu, arī notiek ar mums, kad Dievs sūta savu svēto garu tavā dzīvē. Bet pirms tam ir varbūt tāda ārēja apņemšanās, ka es gribu dzīvot savādāk. Tad, kad Dieva gars ienāk mūsos, tad mūsos iemājo tā kunga gars un viņš dod spēku dzīvot Dievam tēvam par godu. Jāņa evaņģēlija 3. nodaļā ir stāsts, kur Jēzus tiekās ar Nikodēmu. Un Nikodēmam ir tas jautājums, kā es varu iemantot Dieva valstību. Un tad Jēzus saka, tev jāatzīmst ūdenī un garā. Jo, kas neatzīmst ūdenī un garā, nevar iekļūt debesu valstībā.
Tad Nikodēmam tas jautājums, kā es vecs būdams, tagad it kā jau ticīgs esmu, jūdu valdības vīrs, ja, kas man jākļūst mātes miesās otrais. Un tad Jēzus saka, nē, tev jāpiedzimst paļāvībā, ticībā, kristībā, un lai Dieva gars tevi iemājo. Un tad, kad svētais gars nonāk uz Jēzus, tad arī balss atskan no debesīm. Šis ir mans mīļais dēls, uz to man ir mans prāts. Un tad, kad tu esi piedzimts no augšas, kad cilvēks ir piedzimts no augšas, viņš iet paklausībā Jēzum Kristum, kad svētais gars viņā iemājo, viņš to kristīts, tad arī to var būt droši, kad debes Tēvs saka uz tevi, tu esi mans mīļais dēls, tu esi man mīļā meita, un uz tevi man ir labs prāts. Jēzus iet šo ceļu, piepildīdams visu taisnību, parādīdams mums šo priekšzīmi. Un interesanti ir tad, kad Jēzus to kristīts, arī Jānis saka, viņš nav tikai tāds vienkārši, kas pēc manis nāks, tas būs kaut kas mazliet savādāks. Bet Jānis saka, viņš kristīs ar svēto garu un uguni. Viņš sakrās kviešus klētī un pelāus, viņš sadedzinās ar neizciešamu uguni. Un savā ziņā viņš norāda uz to, ka Jēzus ir vienīgais ceļš, patiesība un dzīvība. Kam būs Jēzus, tas būs glābs, kam būs grēku piedošana, kas būs no augšas piedzimis. Tas ir kā šie labie graudi, kas tiks sakrāt debesu valstībā. Un beigās paliek pār šīs pelāvas, kas tiek sadedzināts neizciešamā ugunī. Un tāpēc arī Jānis Kristītājs, viņš ļoti stingri, viņš norādīja uz cilvēkiem, viņš saka, tas ir pa īstam. Ja tu nāc pie Dieva, lai tā tava izvēle ir pa īstam, lai tā nav tava vecāka izvēle, lai tā nav tā neapzināta izvēle, lai tā nav tāda, šodien es te padzīvošu Dievam par godu, un tad atkal visu savu dzīvi dzīvošu, kā es gribu, un gan jau ar mani viss būs labi. Mēs zinām, ka Dieva vārdās tā rakstīts, kad beigās Jēzus šķirs abus no āžiem. Un būs cilvēki, kas teiks, mēs tavā vārdā tādas lietas esam darījuši, bet Jēzus teiks, es jums nepazīstu. Un tāpēc arī Jānis saka, nesiet pienācīgas atgriešanās augļus. Tas viens ir tas labais sākums, šī jaunpiedzimšana, ko mēs redzam, kristība, Dieva gars iemājot cilvēkam. Un pēc tam seko dzīve, kur notiek svētapšana, pieaugšana. Un ja tu esi kļūst par Dievu bērnu, tad zini, ka nav tā, ka tu tagad esi vienkārši biļeti uz debesīm un viss ir super, bet Dievam priekš tavas dzīves ir nodoms, mērķis un uzdevums. Un uzdevums ir piepildīt Dieva gribu ar savu dzīvi. Ne tikai piepildīt savu gribu, ne tikai piepildīt savu nodomu, bet Dieva gribu. Un Dieva griba, lai tu nes labus augļus debesu valstībā. Un Jānis sacīja, koks, viņš saka, labam kokam ir jānes labi augļi. Un viņš saka, ik vienu koku, kas nenesīs labus augļus, tas tiks nocirsts un iemests ugunī. Un citreiz varbūt ir tā jautājuma, bet kungs, kur ir tā tavu žēlastība? Kur ir tā tavu žēlastība? Es tā kā esmu tavs koks. Kas bez augļiem, bet tavs koks. Bet Dievvārds saka, tas kungs mums iztīri, lai mēs vēl vairāk augus nesam. Un ja mēs paliekam, ja es saku, man vārdi paliek jūsos, jūs paliek manī, jūs nesīsiet daudz augļu. Jēzus ir koks, un mēs esam šeit zari. Un bez viņu mēs neko nespējam, bet ar viņu mēs nesīsim augļus. Tu nesīs augļus. Bagātīgi raža. Tāds varbūt saka, es tāds šlaks zars esmu. Negribu daudz augļu, varbūt vienu. Bet es ticu, ka nesīsim augļus. Kad mēs raugamies uz to, kas notiek ar Jēzus tālāk,
Jēzu svētais gars ieveda 40 dienas tūkstnesī. Un uzreiz pēc kristībām starp kalpošanas sākumu Jēzus dodas tūkstnesī un pirms aktīvās kalpošanas viņš iet pie cilvēkiem, dar brīnums, augšām ceļ mirušus, sludina evaņģēliju, labo vēstu. Viņš nonāk tukšā vietā, smilšainā, akmeņainā, kur viņš ir viņš un Dievs, kur viņš pārdomā iespējams daudz lietas no Dievu vārdu, kur viņš ir gavēnī. Un gavēnis tādā izpratnē, ka viņam nav ne ēdienas, ne dzēriens, bet vienīgais, kas ir viņš un tas kungs. Un naktīs tūkstnešos mēdz būt augsts, dienās tur mēdz būt ļoti karsts, bieži vien tur nav kur patvērties, tur ir smiltis, zandalēs, kājas ir novērstas, ir akmeņi. Noteikti daudziem tūkstnesis nebūtu tā mīļākā vieta, kur doties, bet Dieva gars viņu vēd tūkstnesī. Un tur nav nekāda komforta. Kad mēs domājam par savu dzīvi, viena svarīga lieta, varbūt kādiem ir, viņš domā, vai man būs ērti. Kad mēs ejam uz baznīcu, tad citreiz, vai mans solis nespietīs, jā, vai tur būs silts, jā, kādas tur ir telpas, vai tur ir labas telpas, vai man nebūs uz sauso toaleti jāiet. Jā. No vienas puses tas ir tāds cilvēcīgas lietas, un kādam varbūt tas ir kritiski svarīgi. Viņš saka, es tak neiešu savu miesu kaut kādā nekomfortā likt iekšā. Man ir ļoti būtiski, lai man ir ērti, patīkami, un ja tas būs, tad es jutīšos labi, tad es arī uz to vietu došos. Bet Dieva gars vēd Jēzus pilnīgi pretējā vietā. Un tā vien liekas, varbūt tās, ka visu miesu nemaz negribētu tur būt. Bet caur to visu mēs varam vienu ļoti svarīgu lietu ieraudzīt, ka galvenais nav izpatikt un lutināt savu miesu, ko Jēzus rāda, bet ar mērķi ierobežot savai miesai kādas labas un vajadzīgas lietas, lai savu garu stiprinātu un celtu ticībā, paļāvībā un mīlestībā uz Dievu. Kāpēc gavēnis ir bieži vien nepatīkams mūsu miesai? Jo miesai ir grūti to izturēt. Ir kāds cilvēks, kurš no sirds var pateikt, man tā patīk gavēt. Labākais, kas var būt. Citreiz ir pat grūti nosēdēt, kad dievkalpojums ieilgst, un tad jau miesa paliek nemierīgi, un liekas, man vēders kurkst, es gribu mājās, un tad viss iekšēji sabuntojas un saka, viss, ja būs tā, es nākamreiz nevajag. Atradīšu kādu video dievkalpojumu, kur ir stundu un 8 minūtes, viss kopā. To es varēšu izturēt. Mateja evaņģēlijā 17. nodaļā ir arī viens stāsts. No 14. līdz 21. pantam. Un tur ir teikts, un kad tie aizgāja pie ļaudīm, pie viņa atnāca viens cilvēks, metās viņu priekšā ceļos un sacīja, kungs, apžēlojies par manu dēlu. Viņš ir mēnesiedzīgs, viņam ir daudz jācieš, jo viņš bieži krīt ugunī un bieži ūdenī. Es to atvedu pie taviem mācekļiem, bet tie viņu nevarēja dziedināt. Bet Jēzus atbildēja un sacīja, ak tu neticīgā un samaitātā cilts, cik ilgi es vēl būšu pie jums, cik ilgi es jūs vēl panesīšu,
vediet man to šur. Un Jēzus viņu apdraudēja, un ļaunais gars izgāja no viņa, un zēns kļuva vesels tanī pašā stundā. Tad mācekļi piegāja pie Jēzus atsevišķi un sacīja, kāpēc mēs viņu nevarējām izdzīt. Bet Jēzus tiem saka, jūsu mazticības dēļ, jo patiesi es jums saku, ja jums ticība ir kā sīnekļa graudiņš, tad jūs sacīs šiem kalnam pārcelies no šejienes uz turieni, un tas pārcelsies, un nekas jums nebūs neiespējams. Bet šī suga neiziet citādi, kā vienā lūgšana un gavēšana. Lūgšana un gavēšana vairo mūsu ticību uz Dievu, lai tā nebūtu mazticība. Lūgšana un gavēšana arī dod šo stingro paļāvību un dod arī šādu garīgu spēku cīņā ar ļauniem gariem. Jēzus saka, bez lūgšanas un gavēšanas nemaz šī suga nevar savādāk iziet. Jēkaba vēstulē 1. nodaļā no 12. līdz 22. pantām nolasīšu. Jēkabs raksta tā. Svētīts tas vīrs, kas pastāv kārdināšanā, jo norūdījums sasniedz, tas saņems dzīvības vainagu, ko viņš ir apsolījis tiem, kas viņu mīl. Neviens, kas tiek kārdināts, lai nesaka, Dievs man kārdina, jo ļaunā kārdināšanā Dievs nav pieejams, un pats viņš nevienu nekārdina, bet katru kārdina viņu pašu kārību, ko vilinādam un valdzinādam pēc tam, kārību, ka tā ieņēmusies dzemdē grēku, bet grēks padarīts dzemdē nāvi. Nemaldieties, man mīļie brāļi, katrs labs devums un katra pilnīga dāvana nāk no augšienes, no gaismas tēva, pie kura nav ne pārmaiņas, ne pārgrūzības ēnas. No brīvas gribas viņš mūs ir dzemdinājis ar patiesības vārdu, lai mēs būtu viņa radījuma pirmajā. Ziniet, mani mīļie brāļi, lai viens cilvēks ir čakls klausīties, kūtrs runāt, kūtrs dusmoties, jo cilvēku dusmas nesagādā Dieva taisnību. Tāpēc nolikdām visu netīrību un lielo ļaunprātību, lēnprātībā saņemsim iedēstīto vārdu, kas var izglābt jūsu dvēseles. Bet esiet vārdu darītāji, ne tikai klausītāji, paši sev maldinātāji. Tajā brīdī, kad Jēzus gavēja, tad Sātana mērķis bija viņu novirzīt no šīs gavēšanas. Un viņš piedāvāja viņam visādas iespējas. Viņš saka, ārvērt akmeņus par maizi. Un vēl no vairāk viņš saka, ja tu esi Dieva dēls, tev nav jācieš sāpes, izsalkums, bats, nespēks. Vēl no vairāk, ka tu esi Dieva dēls un tev visas lietas pieder. Bet tajā pašā laikā Jēzus zināja, ka ne no maizes cilvēks dzīvo, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Un Jēzus atsakās vēlna kārdinājumam, pat tad, kad viņam viss iekšēji prasījās pēc ēdienu, viņš zināja, ka vairāk par ēdienu viņam ir vajadzīgs, lai viņa gars tiek stiprināts Dievā. Un interesanti, kad Jēzus viņš atbild ne no tā, ko viņš domā, vai ko viņš saka, bet visās šajās 3 kārdināšanās Jēzus atbild ar to, kas stāv rakstīts. Un tas mums atgādina vēl kādu svarīgu lietu. Tad, kad mēs kā Dieva bērni iesākam šo ticības ceļu, tad bieži vien mums ir, lai pieaugt Jēzu Kristu, mums ir jāmācās raksti, mums jābūt ne tikai vārdu klausītājiem, bet arī darītājiem savā dzīvē. Un viena tāda svarīga lieta, par ko Jēzus mums parāda, kad lai mēs iziet savu ticību līdz galam, mums ir, jāiemācās nelutināt savu miesu, bet bieži vien to miesu varbūt ierobežot ar gavēni, lai tā tiktu stiprināta Dievā. Kad mēs raugamies mūsdienās uz gavēni, tad mūsdienās gavēns ir
kļūst par ļoti tādu, kā saka, ērtu gavējumu. Un tad jau iekšēji liekas, ir baigi grūti. Cilvēks saka, es gavēšu, ne no ēdiena es nevaru atteikties, no dzēriena nepavisam es nevaru atteikties. Nu, es varu atteikties no saldumiem. Oi, kā miesa mocās, saldumus gribu, tas var nebūs tev. Ēdas manis, jā, kārtīgi varīgi. Citreiz cilvēks saka, es nevaru no visu atteikties, nu es no kafijas. Tad jau iekšēji miesa jau uztraucās. Kā? Dienišķā kafija nebūs. Arī tā ir laba lieta, ja mēs kaut mazlietiņas tevi ierobežojam. Bet Jēzus, viņš, kad dodas gavēnī, viņš ierobežo savu miesu pilnībā. Gan no saldumiem, varbūt no kādiem garšīgiem dzērieniem, arī no ēdieniem. Un viņš ceļ savu garu, savu skatu uz Dievu. Un tajā brīdī, kad ļauns nāk, viņš ir nesatricināmi, pārliecināts, viņa miesai, pat tad, ja viņai gribās šo labumu, šo komfortu, šīs ērtības, viņš zina, ka ierobežojot miesu, viņa gars tiek stiprināts. Atcerieties, kad Sātanam ir mērķis zakt, nokaut un nomaitāt. Lai arī, kad viņš nāk un cik labs izklausās viņa piedāvājums, iznākums vienmēr būs apzakts, nokauts un nomaitāts. Un jau pirmā Mūzes grāmatā pirmie cilvēki to piedzīvoja. Jēzus nāca, lai atdod savu dzīvību pie krusta par pasaules grēkiem, izturot kārdinājumus, piepildot visu Dievu nodomu, Dievu taisnību, lai sadragātu Sātana galvu un radītu jaunu ceļu katram vienam no mums šo pieeju pie žēlastības troņa. Viņš zināja, ka miesu nevar lutināt. Jēzus reiz valdīs mūžīgi, un viņš ir mūžības kungs un ķēniņš, kur valstībai nekad nebūs gala. Un pat tad, ja tā bija Dieva griba un svētais gars viņu ieveda tukšā vietā, viņš zināja, ka nevienā brīdī viņš nepaliks nabagāks, un viņš ierobežos savu miesu, gavēni. Otrā lieta, ko Velns dara, viņš uzceļ Jēzu tempļa jumta galā. Un kādreiz varbūt tās liekas, ka Velnam nekas nav, ka Velns īsti neko nevar. Kādreiz cilvēki pārmet, viņš saka, daudz Velnam dod vaļu, kā tu tā, viņš īstenībā neko nevar, es varu visu. Bet ja Velns Dieva dēlu var paņemt un uzcelt tempļa jumta galā, viņš var visideālākos apstākļus radīt mūsu dzīvē tādus, lai mūs pieviltu, nogāstu. Vai kādā vēl ir vara šajā pasaulē, izņemot Dievu, paņemt Jēzu un kaut kur aizcelt tempļa jumta galā. Un tad viņam nāk brīnišķīga ideja, viņš saka, ja tu esi Dieva dēls, tad laidies lejā. Lūkas evaņģēlijā stāv rakstīts mazliet savādāk, kad meties no tejienes zemē. Meties no tejienes zemē. Citiem vārdiem sakot, ar pašnāvnieciskām domām. Tu esi Dieva dēls, eņģeļi par tevi parūpēsies. Un Jēzus atbildes nav rakstīts, tev nebūs Dieva saukumu kārtumā. Viena laba lieta ir zināt Dievu vārdu, bet tā otra labākā lieta ir Velns citē Dievu vārdu, bet viņš to izrauj no konteksta. Viņš saka, stāv rakstīts, eņģeļi tev nesīs, nepiedurs kāķi akmens, lec lejā no tempļa jumta. Un ir svarīgi, kad mēs mācāmies Dievu vārdu, kad mēs mācāmies no kontekstā. Tad mēs iepazīstam, kāda ir Dieva daba, kāds ir Dieva nodoms, kāds ir Dieva mērķis,
ka mēs neizraujam kādu vienu pantu no konteksta un sakam, rekur stāv rakstīts šitā, un es to paņemu, bet, kad es skatos to Dievu mācību, Kristus mācību, tādā kopskatā, kāda ir Dieva sirds, kāds ir Dieva nodoms, kāds ir Dieva mērķis, un Jēzus atbild Ļaunam, tev nebūs Dievs savu kungu kārdināt. Tā ir patiesība. Man kāja nepiedusies pie akmenes, eņģeļi nāks, bet konteksts ir nekārdīt to kungu, nekārdīt to kungu. Ja citiem vārdiem sakot, neapšaubi, ka tas, ko Dievs ir sacījis, ka tas piepildīsies. 5. Mūzes grāmatā 6. nodaļā 16. pantā jums nebūs to kungu savu Dievu kārdināt, kā jūs viņu esat kārdinājuši mesā. 2. Mūzes grāmatas 17. nodaļā ir šis stāsts. Tur tauta kurnēja un dusmojās, ka viņiem trūk ūdens, dusmojās uz Dievu, dusmojās uz Mūzu. Viņi apšaubīja to, vai tiešām Dievs ir uzticams, vai Dievs spējīgs piepildīt savu vārdu, vai tiešām Dievs ir viņu vidū, šis tautas vidū. Tajā brīdī, kad ir kaut kāda sarežģījuma, ir kaut kāda grūtība, tad Ļauns nāk ar šaubām. Viņš saka, vai tiešām tas, ko Dievs ir teicis, tas piepildīsies. Tā Sātans apšauba, viņš sēja cilvēku šaubas par Dievu vārdu, par Dievu klātbūtni, par Dievu nodomiem, par Dievu gribu tavā un manā dzīvē. Un tajā brīdī, kad mēs sākām viņam piekrist, mēs vairs nestaigājām Dieva gribā, jo Dieva griba ir tas, kad mēs staigājam ticībā, nešaubīdamies, bet mēs sākām apšaubīt un izaicināt, vai tiešām tas kungs darīs tā, kā viņš ir teicis. Viens no tādiem stāstiem ir Mateja evaņģēlijā 14. nodaļā 22. līdz 32. pants. Jēzus iet pa ūdens virsmu un Pēters saka, ja tu tas esi, es iešu tev pretī. Un tad, kad Pēters izkāp un viņš redz lielas viļņus un lielu vētru. Un vienā brīdī viņš sabaidās un viņš sāk grimt, viņš sāk kliegt, lai Jēzus viņu glābi. Jēzus atnāk, viņu satver un izglābi. Un Jēzus viņam saka, masticīgais, kāpēc tu šaubījies? Dieva nodoms ir, jā, tas ir Dieva vārds, bet ticība ir stingri paļāvība uz neredzamo, ka Dievs ir tur un Dievs ir pats nomodā par savu vārdu, lai viņš to piepildītu. Tajā brīdī, kad uznāk šaubas, mēs sākam grimt. Un Ļauns apšauba, viņš saka, vai tiešām Dievs ir ar tevi, vai tiešām tu esi Dieva dēls, meties lejā. Meties lejā, pārbaudi, ka tas kungs ir ar tevi. Jēzus saka, stāv rakstīts, tev nebūs Dievs savu kungu kārdināt. Ļauns neliekas mierā. Pirmo reizi Jēzus viņu noliek pie vietas. Viņš nebaidās nākt otro reizi un jau vest Jēzu uz tempļa jumts galdu. Un viņš vēl trešo reizi nāk. Viņš ir neatlaidīgs, viņš zina vienu svarīgu lietu. Ka kārdināšanas mērķis ir novest cilvēku no Dieva mērķa sasniegšanas un Dieva mērķa piepildīšanas mūsu dzīvē. Viņa mērķis ir nozagt mūsos to spēku, to vēlmi, to prieku, to fokusu, kad mēs esam satvēruši kā Dieva uzdevumu, Dieva aicinājumu. Kad mēs ejam tajā virzienā, tad viņš dara visu iespējamo, lai mūs neutralizētu, padarītu mazus,
nevarīgus, negribīgus, nespēcīgus, kritušus, beigās tā pakritušus, ka mēs augšā vairs neceļamies. Viņš zina, ja Jēzus aizies līdz galam, viņa galva tiks sadragāta, mūsu grēki tiks izdeldēti, viņam būs vara, spēks, ar visām varām spēkiem. Viņam jau arī tad tāds ir. Un vēlns nāk, un viņš kārdīgi 3. reizi Mateja evaņģēlija 4. nodaļā no 8. līdz 10. pantam. Un viņš saka tādus vārdus. Vēlas to ved sev līdzi uz ļoti augstu kalnu un rāda viņam visas pasaules valstis un viņa godīgi. Un viņam saka, to visu es tev gribu dot, ja tu zemē mēsdamies mani pielūgs. Un tad Jēzus viņam saka, atkāpies Sātani, jo stāv rakstīts, tev būs Dievs un kungu pielūgt un viņam vieni kalpot. Un šī 3. vēlna kārdināšana, kad vēlns sola Jēzum visu iespējamo, kas viņam vien ir nodots, ko viņš varētu dot ar vienu mērķi, lai Jēzus neaiziet tikai sasniegt to Dievu doto uzdevumu un Dievu mērķi līdz galam. Vēlns neapstājās pie 1., pie 2. reizes, viņš mēģina arī 3. reizi. Nauda, vara, manta, tas joprojām ir spēcīgs kārdinājums, ko Sātans kā ieroci izmantot pie daudziem cilvēkiem arī šodien. Jēzus vēlāk, kad viņš ir iesācis savu kalpošanu Mateja evaņģēlijas 6. nodaļā Kalna svētrunā, viņš saka cilvēkiem, kas viņu klausās, viņš saka, nekrājiet sev mantas virs zemes, kur kodas un rūstās maitā, kur zavi roku un zobu. Bet kājiet savu mantas debesīs, kur ne kodas, ne rūstās, nemaitā, kur zavi nerok un nezog, jo kur ir tava manta, tur būs tavs sirds. Un vēlāk Jēzus saka, neviens nevar kalpot 2 kungiem. Vai viņš vienu ienīdīs un otru mīlēs, ja viņš vienam pieķersies un otru atmetīs, jūs nevar kalpot Dievam un mantai. Kad mēs redzam šo Sātana kārdinājumu Jēzum, tad tas, ko Jēzus saka, tu pieķersies mantai, tu Dievu atmetīs. Un to pašu arī piedzīvo Jēzus, kad vēlns saka, reku ir manta, ja tu pielūgs mani. Un kādreiz varbūt tās ir tā sajūta, bet kā tā? Kā tā? Bet viņam jābūt nabadzīgam. Kādreiz es tā domāju par Jēzu. Caur Jēzi viss ir radīts. Un arī no vienas puses varbūt tas ir šis identitātes jautājums, ka vēlns nāk un viņš redz, ka vienā brīdī Jēzum tas viss ir paņemts nost un viņš saka, pielūdz man un es tev visu uzreiz atgriezīšu. Bet būtībā jau tas ir identitātes jautājums, ka Jēzus jau zina, ka viņš ir kungs un ķēniņš un viss viņam ir nodots. Viņam ne tikai šī pasaule pieder, viņam visas galaktikas, viss univers, viss radītājs un vēl nākošais, kas taps, viss ir viņam nodots. Valdības, spēks, kundzības, varas, viss ir zem viņa. Viss ir zem viņa. Kādreiz varbūt ir tā sajūta arī, tad jau uz laiku tas ir ierobežots mums kā cilvēkiem, ka vēlns nāk un kārdina, viņš kaut ko piesola, bet būtībā vai arī mēs apzināmies savu identitāti, vai mēs spējam ieraudzīt un aptvert, ka būtībā mēs jau esam Dieva bērni. Tad jau uz laiku kaut kas mums nav pieejams tādā mērā, kā mums varbūt gribētos, tāpat kā Jēzu. Tas nemaina būtību, ka mums ir mūsu debes tēvs, kam pieder visa vara debesīs un ir zemes. Arī
Arī tas pats pieminētais stāsts par pazudušo dēlu. Velns nāk un saka, paņem savu daļu, bet seko man. Pazudušais dēls, viņš paņem savu daļu un vienā brīdī viņš sakot, esmu apzakts, izputināts, nelaimīgs, akls, nabaks un kails. Bet viņa identitāte joprojām, ka viņš ir dēls savam tēvam. Un otra dēla identitāte ir arī mazliet iedragāta. Viņš saka, tu man nekad neesi devis kazlēm, lai es līdzmotos. Bet tēvs saka, viss jau ir tavs. Kas ir mans, tas viss ir tavs. Neko vēlns mums nevar piedāvāt tādu, kas nepiedara mums tevis tēvam. No viņa nāk palīdzība īstā brīdī. No viņa nāk gan fiziskās, gan materiālās, gan laicīgās vajadzības. Viņš par visām tām rūpējās. Līdzīgi kā par to mazo zīlī. Viņš saka, es par viņiem rūpējos. Un tad ir tas stāsts. Bet jūs masticīgie, tas kungs jūs apģērb no vairāk. Tas kungs jūs apģērb no vairāk. Jēzus, vēlams sola Jēzum visu, lai novirzītu viņu no uzdevumu, lai viņš nesasniegtu šo Dievu doto mērķi, aiziet līdz galam, izpildīt Dievu uzdevumu, izliet savus asins pie Golgātas krusta, mirt par pasaules grēkiem un augšām celties. Un šodienas stāsts, ja mēs tā kopumā stāstā raugāmies, tad tas mums atgādina par šo svarīgo dzīves ceļu, varbūt tādā lielākā skatu punktā, ka no mūsu glābšanas līdz ieiešanai Dieva godībā ir šis posms, kur velns dara visu iespējamo, lai mēs nepiepildītu to mērķi, to uzdevumu, to aicinājumu, kādēļ Dievs mums ir glābis. Bet Ebreju vēstulē vēl pēdējais tāds iedrošinājums. Tur ir rakstīti tādi vārdi, tā kā mums ir liels augstais priesteris, kas izgājis caur debesīm, Jēzus, Dievdēls, tad turēsimies pie viņa apliecināšanas. Jo mums nav augstais priesteris, kas nespētu līdz just mūsu vājībām, bet kas tāpat kārdināts visās lietās tikai bez grēka. Tāpēc pieiesim bez bailēm pie žēlastības troņa, lai saņemtu apžēlošanu, lai atrastu žēlastību un palīdzību īstā laikā. Jēzus ir piedzīvojis sātana kārdinājumus tāpat kā katrs no mums. Bet viņš ir vienīgi tas, kas ir bez grēka. Un Dieva vārdā stāv rakstīts, lai mūsu brunis ir Jēzus Kristus. Jēzus Kristus ir mūsu stiprās brunis. Ka mēs arī zinām Dievu vārdu, ka mēs to īstenojam savā dzīvē, ka ticība var būt kā vairogs un Dieva vārds kā spēcīgs zobens, ar ko mēs izējam cīņā. Uz visiem sātana kārdinājumiem Jēzus paliek bez grēka, viņš zināja Dievu vārdu, viņš atbildēja, tas nav rakstīts, tas nav rakstīts, tas nav rakstīts. Un ir teikts, tas pretinieks, viņš atkāpās pēc trešā kārdinājuma, un eņģeļi piestājās un Jēzum kalpoja. Nāc pie žēlastības trona. Nāc pie kunga Jēzus Kristus. Un atceries, pat tad, ja tu krīt, tas kungs ir taisns, viņš ir svēts. Nāc pie viņa atpakaļ no visas savas sirds. Vērs savu skatu uz to, ka Dievs ir devis uzdevumu mērķi nest labus augļus caur savu dzīvi Dieva valstības godam. Un neļauj, kā kritienu vai sātana uzbrukumu vai kārdinājumu atņemt fokusu, atņemt spēku un beigās nolaukt tos labos augļus, ko mums vēlas caur tavu dzīvi nest Dieva valstībai. Pieeja bez bailēm pie žēlastības troņa, saņem apžēlošanu, atrod žēlastību un palīdzību īstā brīdī, tā ir pie Jēzus Kristus. Dievs svētī, mani pasargāt vienam mums,
ticības ceļā, paļāvībā, mīlestībā uz to. Lūksim. Jēzu Kristu, tu, kas radīji šo pasauli, un es pats biju šajā pasaulē, kas es piedzīvojis, kungs, gan kristību, gan svētā gara nākšanu uz tevi, kungs, un Dievu balvas par tavu dzīvi. Arī es piedzīvojis kārdinājumus, uzbrukums. Tajā brīdī, kad tu centies šai gavēnī, tad visvairāk arī Sātans nāca un mēģināja novirzīt, kungs, to skatu. Un mēs no sirds esam pateicīgi, kungs, ka tu esi mums augstais priesteris. Tu esi tas, kungs, kas izgājis visam cauri, visam kārdināšanai. Mēs paliecam bez grēka. Un mēs varam nākt pie tevis, kā mūsu kungu, kā mūsu glābēju, kā pie mūsu stiprā bruņojuma, kurā mēs varam ietērpties ikdienas, kungs. Lai to laiku, kungs, ko mēs pavadām šeit virs zemes, lai mēs varam noskriet Tēvs ticībā, paļāvībā un uzvarā, Tēvs, līdz brīdim, kad tu ņemsi mūsu godībā. Paldies Tev, Tēvs, par uzdevumu ticēt uz Tevi, paļauties uz Tevi. Es lūdzu, lai šie labi augļi mūsu dzīvē vairojās, lai tā ir mīlestība, prieks, miers. Debes Tēvs, kam Tu esi devis kādu īpašu uzdevumu un aicinājumu, Tēvs, lai tā būtu evaņģēlija nešana vienā, otrā vai trešā veidā, kungs, ka mēs paliekam uzticami, kungs, tam uzdevumam un tam aicinājumam, ko Tu katram no mums esi devis. Palīdz, Tēvs, kad Sātanam neizdodās mums novirzīt vai ar materiālām lietām, kungs, vai ar miesas vēlmēm, miesas iegribām, vai kādā ērtuma ziņām, kungs, ka Sātanam neizdodas mūs novirzīt, kungs, kad paliekam nespēcīgi vai bailīgi, kungs, vai nedroši šajā pasaulē, bet ka mēs varam tuvoties Tev, zināt rakstus, stiprināties ticībā un turpināt iet pāri visiem pārbaudījumiem, pāri visām grūtībām, mums Tev Tavā spēkā pretim. Un palīdz, Tēvs, lai tie augļi, mēs turamies pie Tevis, lai viņi veidojās, iztīri mūs vēl vairāk, lai mēs vēl vairāk augļus nesam Tavam godam un Tavai slavai. Es lai aizlūdzu, debes Tēvs, īpaši, kas iet šajā dienā, Tēvs, caur kādiem pārbaudījumiem un grūtībām, kādiem kārdinājumiem. Mīļais debes Tēvs, es lūdzu, Tēvs, lai kārdinājums nevar iesapnoties sirdī, prātā, dzīvē, bet, kungs, kad katrs viens mēs apzinātos, ka Tavs svētais gars mīt mūsos. Un Tavā vārdā, Tavā spēkā, Tēvs, Tavā ekipējumā mēs varam raudzīties, ko māca Tavs vārds un ar Tavu vārdu spēku stāties katram kārdinājumam pretī. Dod gudrību, dod spēku. Svētais gars atgādina mums visas lietas, ko esam dzirdējuši, redzējuši un mācījušies, ka mēs pret vēlmu, kungs, un viņu taktiku varam likt pretim Tavu vārdu. Un es Tev pateicos, kungs, ka Tu esi ar mums un mēs varam ikdienas pie Tevis pieiet, saņemt spēku, apžēlošanu un gudrību, kungs, savai dzīvei. Svētī brāļus un māsas, svētī savu draudzi. Palīdz, kungs, mums noiet šo ceļu līdz galam Jēzus vārdā. Amen.
uz sevi cerēdams es izniekošu dzīvi sev, bet uz tevi paļaujoties debes godu mantošu. Pagodinu tevi, Jēzu, augšām cēlies esi tu. Tad nu lūdzu, dod man dzīvot ar tava gara vadību. Gods augstībā debesu ķēniņā. Esmu tavs, es Jēzu. Gods augstībā debesu ķēniņā. Esmu tavs, es Jēzu. Ar spēku mani tvertu, debes bruņās tavājot. Negribu es aiziet projām, mūžā mājās neredzot. Ar spēku mani tvertu, debes bruņās tavājot. Negribu es aiziet projām, mūžā mājās neredzot. Gods augstībā debesu ķēniņā. Esmu tavs, es Jēzu. 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 Esmu tavs, esmu tavs. Esmu tavs, esmu tavs. Esmu tavs, esmu tavs, Jēzu. Esmu tavs, esmu tavs, esmu tavs. Esmu tavs, esmu tavs. Esmu tavs, esmu tavs, Jēzu. Tev gods augstībā debesu ķēniņā. Esmu tavs, es Jēzu. 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 Pēc īsa brīža mēs vēl sveiksim jubilārus. Mēs arī varēsim baudīt sadraudzību. Šī brīdī pirmā dievkalpojuma daļa noslēdzās. Noslēgt. Ja kādam jāsteidzās, var steigties, bet ja ir iespēja palikt, tad varam arī palikt ilgāk.
Kungs, Jēzu, mēs sakām visus gods un slāvu Tev, Tēvs. Un Dievs Tev, kungs, ka varējām būt kopā, Tēvs, gan slavā, gan pateicībā, gan liecībās, Tēvs, aizlūkšanās, Tēvs. Un Dievs, kungs, ka varam lasīt Tavu vārdu un domāt par to. Es lūdzu, Te, kungs, lai visu, ko esam baudījuši un redzējuši, kungs, lai Tavs svētais gars mums katru vārdu māca visā patiesībā, kungs. Un sveitī, kungs, lai arī, kur mēs tālāk dotos un varam palikt stingri, kungs, pie Tevis, Tavu vārdu patiesībā. Kungs, un pat tad, ja nāk ar pārbaudījumu vai kārdinājumu, un pat liekas, mēs tur varam kādu bībeles pantu piemeklēt, kungs, un viss jau iztītos labi, tad, kungs, dod mums no Tavu gara saprast, no Tavu vārdu saprast. Kungs, kāds ir Tavs nodoms, kungs, uz kurien tas mūs viss vēd, kungs. Ka mēs varam, kungs, iet Tavā godā, Tavā spēkā, pazemībā, kungs, pie Tavas rokas, kungs, uz priekšu. Ticībā, cerībā, mierā, mīlestībā, kungs. Jēzus Kristus vārdā. Tas, kungs, Dievs, lai Tev svētī un lai Tev pasargā. Tas, kungs, Dievs, lai apgaismo savu vaigu pār Tevi un lai Tev žēlīgs. Tas, kungs, Dievs, lai pacēl savu vaigu un lai dod Tev savu mieru. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Sveicam viens otru. Mums ir maz pārtraukums.